Labdien, cienījamie webināra dalībnieki! Mēs pagaidīsim vēl 1 minūti, kamēr visi kolēģi mums pievienojās, un tad sāksim webināru. Jā, labdien vēlreiz visiem dalībniekiem, šī webināra dalībniekiem. Es esmu Linda Runkauska, Rīgas Stradiņu universitātes intelektuālā īpašuma eksperte, kā arī esmu viens no ekspertiem Biofot inovāciju platformas intelektuāla īpašuma un tehnoloģiju pārneses grupā. Un šis webinārs ir viens no Biofot platformas pasākumiem. Un kas tad ir Biofot? Varbūt es arī īsi ieskicēšu tiem, kuri ar šo te nosaukumu satiekas pirmo reizi. Tātad Biofot ir biomedicīnas un fotonikas pētniecības platforma tieši inovatīvu produktu radīšanai un attīstīšanai. Un tā tiek finansēta no valsts pētījumu programmas budžeta līdzekļiem. Un platformas viens no uzdevumiem ir nodrošināt finansējumu tieši pētniecības un inovāciju projektu īstenošanai. Starp citu, šobrīd ir tieši atvērts pirmais projektu konkurss, un līdz 8. maijam vēl var pagūt sagatavot pirmās kārtas pieteikumus un tos iesniegt. Ja to jūs vēl nedarat, tad varbūt, kad ir vērts apdomāt, bet visu informāciju jūs varat atrast Biofot mājaslapā, kas ir tā arī ir www.biofot.lv. Biofot ir angliski saīsinājums. Bet platformas vēl viens no uzdevumiem ir veicināt un attīstīt zināšanas un prasmes par jaunu produktu, tehnoloģiju, pakalpojumu radīšanu un ieviešanu tirgū. Un to mēs darīsim, organizējot dažāda veida apmācības un informatīvos pasākumus par intelektuālo īpašumu, par izgudrojumu komercializāciju, par sadarbības veidošanu ar industriju un daudzām citām saistītām tēmām. Nu, lūk, un šodien, kā jau minēju, ir viens no pirmajiem šīs te Biofot platformas tādiem izglītojošajiem webināriem, bet jā, vēlreiz aicināšu jūs sekot līdzi platformas mājaslapā, tātad biofot.lv par turpmākajiem pasākumiem, ja jums šķiet, ka jums šīs tēmas varētu interesēt, jo pasākumi ir pieejami ne tikai platformas dalībniekiem, kas ir partneru organizācijas, bet pasākumi ir pieejami plašai auditorijai, tātad gan pētniekiem, gan studējošajiem, jeb arī citiem interesantiem, kuriem attiecīgā tēma liekas saistoša. Nu, lūk, un tad šodienas tēma mums ir patentu informācijas lasīšana, un to mēs izvēlējāmies tādēļ, ka patenti paši par sevi ir ļoti vērtīgs informācijas avots gan pētniekiem, gan studējošajiem, kad viņi gan plāno savas pētnieciskās aktivitātes un pētījumu projektus, gan jau pētījuma ieviešanas laikā, gan arī, protams, tajā brīdī, kad varbūt mēs jau domājam par to, vai mēs varētu aizsargāt savu izgudrojumu arī ar patentu. Un tāpēc šī informācija ir tiešām ļoti, ļoti vērtīga, bet bieži vien mēs saskaramies ar tādiem jautājumiem, ka
es atveru patentu un es redzu tur tik ļoti daudz informācijas laukus, un es tiešām nesaprotu, ko katrs no tiem nozīmē. Un kā, kas no visa tā garā patenta apraksta būtu tas būtiskākais, kas man būtu jāņem vērā un jāsaprot. Un tad par šo arī īstenībā būs tas mūsu šodienas webinārs. Tātad, kur meklēt informāciju, kā meklēt informāciju, un ko mēs katrā no patentiem varam gan izlasīt, gan atrast, un kas tieši jums kā pētniekiem vai studējošajiem, kad jūs plānojat savas pētnieciskās aktivitātes, būtu tie svarīgākie informācijas lauki. Un šodien mums laipni ir pievienojies un arī piekritis tātad šo webināru novadīt Artis Kromans, kurš ir arī Biofot inovāciju platformas intelektuāla īpašuma un tehnoloģiju pārnes darba grupas eksperts. Un jā, nepieminēju, ka visi eksperti, kas mēs esam Biofot platformā, mēs esam pieejami konsultācijām. Tātad, ja jums ir interesi par šiem te saistītajiem jautājumiem par intelektuālu īpašumu, par tehnoloģiju pārnesi, tad jūs droši varat ar mums sakontaktēt. Arī šajā mājaslapā ir atrodami kontakti. Bet Artis ir arī Eiropas patentu pilnvarnieks un tiešām manā skatījumā eksperts patentu gan gatavošanā, gan intelektuāla īpašuma aizsardzībā kopumā. Tāpēc, jā, Artis, pirms es tev dodu vārdu, es vēl tādas pāris tehniskas lietas, jā. Jūs droši vien pamanījāt, ka webinārs tiek ierakstīts, un tas ir ar mērķi, ka mēs šo te ierakstu arī publicēsim Biofot mājaslapā, lai tātad ieraksts būtu pieejams arī vēlāk ikvienam, kurš to vēlēsies noskatīties. Un tātad pēc Arta prezentācijas mums būs arī laiks jautājumiem un atbildēm. Līdz ar to aicinu jūs visus radušos jautājumus rakstīt jautājumu un atbilžu sadaļā, un tad pēc tad pašā webināra beigās tātad mēs arī uz šiem jautājumiem noteikti atbildēsim. Nu tā, es domāju, ka tas arī ievadam ir viss, un es Artī dodu vārdu tev. Jā, lūdzu, Arti. Jā. Paldies, Linda. Visu jau izstāstīja ievadam, tātad es jau varu turpināt saistībā ar savu prezentāciju. Tātad šodien prezentācija būs 3 daļās. Tātad pirmā daļa būs, es pastāstīšu, kāds varētu būt iemesls, kāpēc jūs vispār patentu datubāzes izmantojat. Otrajā daļā tātad es jau parādīšu praktiskiem piemēriem patentu datu bāzēs, kā mēs varētu meklēt nepieciešamo informāciju un kā mēs lasītu, atrast to informāciju. Nu jā, un principā trešā daļa, tad kā mēs lasītu šo informāciju, kā mēs lasītu patentu dokumentus. Lūk, tad aiziet. Tā. Jā, tāpēc tātad kādi būtu šie te patentu meklēšanas mērķi? Mēs vispār ejam patentu datu bāzēs un meklējam kaut kādus patentus. Tad viens no šiem mērķiem varētu būt, ka mums jau interesē nozares aktualitātes, tā skaitā konkurentu aktivitātes. Šim mērķim daudz uzņēmumi izmanto daudz dažādas savas sistēmas vai pērk sistēmas no datu uzturētājiem, lai varētu, piemēram, sekot konkurentu aktivitātēm, ka parādās jauna pieteikuma publicēti tiek, lai varētu saprast, kur virzās konkurents, jā, jo daudzreiz tie, kā zināms, patentu pieteikumiem, visiem izgudrojumiem, pirms izgudrojumu atklāt publiski ir jāiesniedz patentu pieteikums, lai nezaudētu novitāti. Nereti ir tā, ka patentu pieteikumu iesniedzot, bet vēl strādājot pie izgudrojuma, patentu pieteikums tiek publicēts, un tad sanāk, kad var uzzināt konkurenti daudz ātrāk caur patentu pieteikumu publikācijām, kas īsti tiek ražots, plānots, komerciāli izmantot. Tā kā tas ir viens no tiem mērķiem. Nākamais mērķis ir veikt rīcības brīvības analīzi.
Tad rīcības brīvības analīze ir, kad jūs gribat noskaidrot, vai tagad jūs domājat iet kādu produktu tirgu, vai šis produkts nepārkāp kāda cita ekskluzīvās tiesības. Tas ir kāda cita personas patentu, tā skaitā dizaina parauga reģistrācija, ja, arī intelektuālā īpašuma forma, tad mēs veicam šo rīcības brīvības analīzi. Un trešā aktivitāte, kas arī ir biežākā aktivitāte, ir veikt patentspējas analīzi. Tātad jums ir izgudrojums, un jūs vēlaties noskaidrot, vai jūs šo izgudrojumu vēlaties, varētu patentēt, ja vēlēties var daudz ko, varēsiet patentēt vai nē. Tad jūs veicat šo analīzi, skatieties jau kādi ir zināmā tehnikas līmeņa dokumenti, tas ir publicētie patentu pieteikumi patenti, un izvērtējat pret šiem te zināmā tehnikas līmeņa dokumentiem savu izgudrojumu patentspēju. Un arī, kad mēs iesniedzam patentu pieteikumu patentu valdē, Latvijas patentu valde to, protams, neveic, bet pārējās patentu valdes, Eiropas patentu valde, ASV patentu valde, tātad veic šo izgudrojumu izvērtēšanu, un tad eksperts principā veic to pašu darbu, veic patentspējas analīzi. Un nereti ir tā, kad īsti nav saprotama, kāda ir atšķirība starp rīcības brīvības analīzi un patentspējas analīzi. Daudzreiz tas tiek uzskatīts kā tāds viens kopīgs darbs, ja, veicam patentu meklējumu, un patentu meklējumu rezultātā mēs tad noskaidrosim gan to, vai mūsu izgudrojums ir patentējams, un mēs arī noskaidrosim, vai mēs kāda tiesības nepārkāpjam vai pārkāpjam. Ja. Īstenībā ir tā, ka šīs divas analīzes ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Tā pieeja katrai analīzē ir ļoti atšķirīga, un to varbūt es šodien mēģināšu parādīt savu vienu piemēru, ļoti vienkāršu piemēru. Tātad situācija, ja, situācija vienkārša. Tātad uzņēmums numur 1 izgudro laivu, un laivas tas jaunums ir tas, kad ir viļņots apakšējā daļa korpusam. Tā kā tāda daļa ir viļņota, laiva daudz ātrāk var pārvietoties pa ūdeni. Ja. Jāatzīmē, ka šis piemērs ir izdomāts. Ja. Šeit tā izdomāts. Bet tas izdomāts, lai izprastu to lietu. Un tātad tas ir jauns. Uzņēmums veic patentspējas analīzi, noskaidrot, tas ir jauns, tur piemīt izgudrojuma līmenis un izgudrojuma patentu. Nākamā firma, otrā firma, izgudro, kad varētu šim te jaunam laivas korpusam pielikt dzinēju, tātad laivas dzinēju, laivas vidus daļā un iegūt tādu laivu, kas ir vēl ātrāka nekā par to zināmo tehnikas līmeni, kur ir laiva, kur tradicionāli motors ir novietots laivas aizmugurē. Ja? Tātad atkal ir jauns, tātad neviens nav licis dzinēju tur pa vidu laivai, efekts tiek iegūts, laiva vēl ātrāk var pārvietoties nekā tāda pati laiva ar dzinēju aizmugurējā daļā. Tātad atkal izgudrojums atbilst patentspējas kritērijiem, ir jauns, piemīt izgudrojuma līmenis, un tātad šo te izgudrojumu patentē firma numur 2 pēc tam. Ja. Nākamā firma tātad izgudro, kad propellerim izveido noteiktus caurumus, iedziņas propellerim, ja, tad var iegūt to, kad laiva vēl ātrāk var pārvietoties pa ūdeni. Ja. Tātad atkal jauns izgudrojums, tehnisks efekts, pārsniedz iepriekšējos tehniskos efektus. Tātad, vai šāds izgudrojums būtu patentspējīgs? Visticamāk, jā. Tātad trešā firma arī saņemtu patentu. Tātad katra firma, kas tātad izgudroja, veica patentspējas analīzi, noskaidroja, mans izgudrojums ir labāks nekā visi pārējie, uz tā pamata iesniedz patentu pieteikumu, patentu pieteikums izgāja sekmīgu ekspertīzi un tika piešķirts
patents katrai no šīm 3 firmām. Ja? Arī laika ziņā šie te patenti arī šī uzdevuma ietvaros tik piešķirti kā 1, 2, 3. Nu, tik tālu viss ļoti skaisti, katrai firmai savs patents, bet tagad nāk nākamais problēma situācijas jautājums, vai tātad otrā firma izgudroja tātad dzinēju novietošanu korpusu vidusdaļā, var lietot savu izgudrojumu. Un šajā brīdī uzņēmumam būtu jāveic šī te rīcības brīvības analīze. Tātad nevis patentspējas analīze, lai noskaidrotu, vai vispār izgudrojums ir patentējams vai nē, bet rīcības brīvības analīze. Noskaidrot, vai šis izgudrojums pārkāp kāda cita tiesības vai nepārkāp. Un šajā gadījumā mēs vairs nemeklējam patentu dokumentus, lai noskaidrotu, kas viņos iztrūkst. Ja? Kas iztrūkst tajos patentu dokumentos tāds, ka mūsu izgudrojums ir labāks. Bet tagad mēs skatāmies šos patentu dokumentus tā, kad vai ar šo dokumentu kaut kāda daļa no šī dokumenta ir aizliegta mums lietot. Un šajā brīdī tātad firma numur 2 saprot, ka šī te laiva jau ir patentēta. Tātad, ja laiva jau ir patentēta, tad tirgū firma numur 2 nevar piedāvāt savu dzinēju ar laivu kopā, jo viņi pārkāps tātad pirmās firmas patentu. Tātad šeit ir tas paradoks, ka otrā firma var saņemt patentu, jo iepriekš nekas tāds nebija zināms, ka tā var darīt, bet otrā firma nedrīkst lietot savu izgudrojumu, jo viņi pārkāps pirmās firmas patentu, kas ir uz laivu. Tas pats jautājums uz trešo firmu. Tātad trešā firma izgudroja šo te jauno propelleru, ko var pielikt pie tā dzinēja, ko dzinēja var pielikt pie laivas. Un šeit ir tas pats jautājums. Jā, viss kārtībā, ir iegūts patents, bet vai var to patentu, vai var to izgudrojumu lietot? Šajā gadījumā arī sanāk problēmas trešai firmai. Trešā firma pārkāps otrās firmas patentu, ja viņu propellers tiks pielikts pie dzinēja, pārkāps arī pirmās firmas patentu, ja šis propellers ar to dzinēju tiks pielikts pie laivas. Tātad, lai arī visas firmas ir ieguvušas tādu patentus, un viss ir kārtībā, otrai un trešai firmai ir juridiskas problēmas, jo rīcības brīvība tātad ir ierobežota. Principā ir aizliegts lietot viņu izgudrojumus kopā ar šo laivu. Un šeit arī nozarē, kad ir šādas situācijas, praktiski tad sākas šīs te pārunas starp uzņēmumiem, jā, ja tur nav viss galīgi slikti, ka tiesa ir vienīgais pārunu veids, jā, dialogs, tad sākas pārunas par to saucamo cross-licensing, savstarpējo licencēšanu. Ja, kad uzņēmumam numur 1 visticamāk interesētu daudz vairāk nopārdot iespējams laivas, ja viņas būtu labākas ar šo te jauno dzinēju izvietojumu, tad viņiem interesētu dot licenciju dzinēju ražotājam, ja, lai tas liek savus labos dzinējus tieši vidū tur savām laivām. Pirmā kompānija var vairāk viņus pārdot, otrā kompānija, tāda otrā firma vispār var tirgot. Tā kā šis arī ir dažreiz viens no tiem iemesliem, kāpēc firmas cross-licenso, tā kā savstarpēji savā starpā viena otrai licencē savus patentus. Nu, lūk, un attiecīgi caur šo piemēru, tātad es vēlējos parādīt, kad veicot patentspējas analīzi un nonākot pie patentēta izgudrojuma, nevienmēr tās ir, kā saka, spēles beigas, ja? Otra ļoti būtiska daļa, vai pat cita pasaule, ir šī tie rīcības brīvības analīze, kas
minimāli ir saistīta ar patentspējas analīzi. Nu, lūk, tātad atceramies tātad, ka patentspējas analīzi, ja mēs veicam, tad mēs principā veicam tikai to, lai noskaidrotu, vai mūsu izgudrojums ir patentspējīgs, ja, ņemot vērā šo te zināmo tehnikas līmeni. Tad mēs dokumentos, mums nav svarīgi, vai tas atrastais dokuments, vai viņš ir spēkā, vai kurā teritorijā ir. Patentspējā mēs ar to dokumentu tikai strādājam kā ar tehniskas informācijas avotu, lai saprastu, tur nav aprakstīts tas, kas ir manā izgudrojumā, tātad visticamāk tā daļa ir jauna, novitāte piemīt, ja? Analizējam tālāk, ir izgudrojuma līmenis, ok, varam iet, sniedzam patentu pieteikumu, ejam uz patentēšanos. Savukārt rīcības brīvības analīzē, tad mēs noskaidrojam jau pavisam citas daļas. Un arī mēs pavisam citādāk skatāmies šo patentu dokumentu. Tātad, ja mēs atrodam kādu patentu dokumentu un viņš nav spēkā, ja, tātad mēs principā tālāk to analīzi vairs neveicam. Mums nav svarīgi, kas tur ir rakstīts tajā dokumentā. Cik tūs tas izgudrojums vai nav, ja nav spēkā, tātad šis dokuments nevar mums kaitēt, tātad nevar mūs ierobežot. Un tātad caur šo rīcības brīvības analīzi tātad mēs mēģinām noskaidrot, vai mēs pārkāpam kāda cita patenta vai dizaina paraugu tiesības. Ja tas patents ir spēkā, tad mēs pārbaudam, vai dizaina paraugs. Ja, dažreiz dizaina paraugs aizmirst, bet dizaina paraugiem ir, var teikt, nākus tāda kā renesanse, kad daudzas ierīces vizuāli ir tādas ļoti pievilcīgas vai atpazīstamas, un tad ar dizaina paraugiem mēģina aizsargāt šīs tiesības arī ar dizaina paraugiem, ne tikai ar patentiem. Nu, lūk, tātad mēs atrodam dokumentu, viņš ir spēkā, mēs arī noskaidrojam, kurā reģionā viņš ir spēkā, šis dokuments, jā, jo, ja mums tirgus ir Eiropas Savienība, tad atrodot dokumentu, kas ir spēkā Korejā, Korejas patents, visticamāk, rīcības brīvības analīzē viņš būs ar ļoti zemu tādu riska pakāpi novērtēts. Ja? Otrs no dokumenta, ko mēs šodien arī skatīsimies, kā tie dokumenti izskatās, noskaidrot, vai cik ilgi šis dokuments ir spēkā. Jā, tad mums ir svarīgi atrast pieteikumu datumu, sarēķināt 20 gadus. Vēl kas ir jāizvērtē ir tas, ka, ja jūs atrodat datu bāzēs, ka patents ir spēkā, un šogad viņš var būt spēkā, bet nākamgad viņš var nebūt spēkā. Sanāk tā, ka rīcības brīvības analīze arī tas ir dokuments, dzīves dokuments. Jums jāmonitorē tie patenti, ko jūs atrodat un uzskatiet par jums riskantiem, jūsu izgudrojumam riskantiem. Ja? Jo patents ir spēkā 20 gadus, bet patentiem ir tāda lieta, ka ik gadu ir jāveic spēkā uzturēšanas nodevas maksājumi. Latvijā tas ir ik gadu, viscaur Eiropā arī ikgadēja nodeva. Citur pasaulē arī izņēmums ir ASV, tur reizi 4 gados ir šis nodevas maksājums. Nu, lūk, un otrs, ko arī ņem vērā rīcības brīvības analizē šos dokumentus, ok, ir patents, bet iespējams šo patentu var apstrīdēt. Vēl ir tas, ka, piemēram, jūs atrodat nevis patentu, bet publicētu patentu pieteikumu. Kāds ir iesniedzis patentu pieteikums ir publicēts, tālāk tiek veikta šī patentu pieteikuma ekspertīze, patents vēl nav piešķirts, ekspertīze turpinās, jūs šādu dokumentu atrodat, te jūs arī vērtējat, kā jūs rīkosieties, vai šo dokumentu var apstrīdēt jau pieteikuma procedūrā, vai tomēr nevar, jā, tātad tādas arī jums ir iespējas, tāpēc arī daudzām patentu valdēm, gandrīz visām ir arī likumā ierakstīts, ka jebkura trešā puse var iesniegt tā saucamos trešās personas novērojumus par jebkuru patentu pieteikumu. Tā kā šī arī ir tā iespēja. Protams, tā nav apstrīdēšana, bet tas ir tā, ka jūs ekspertam palīdzat, iedodat ekspertam informāciju par to,
ko dažreiz eksperts var nezināt. Piemēram, eksperts veids patentu meklējumu, analizējot patentu spēju, viņš visticamāk skatīsies patentu datubāzes, jā, viņš neskatīsies, kas komerciāli jau ir izklāstīts iepriekš pirms patentu pieteikuma. Tad šāda palīdzība no malas dažreiz var noderēt, ja jūs jau zinat to biznesa vidi, jūs zinat, kur tas pieteicējs ātrāk kaut kur ir parādījis savu izgudrojumu, un pēc tam tikai iesniedz pieteikumu, tad jūs šādu informāciju varat piegādāt patentu valdes ekspertam, lai palīdzētu ekspertam apstrīdēt šo te patentu pieteikumu vai izgudrojumu, kas ir izklāstīts patentu pieteikumā. Tā kā ir daudz dažādi varianti. Nu, lūk, un tās rīcības brīvības analīzes sarežģītību varbūt attēlo šis te attēls. Absolūti vienkārša tehnoloģija, skuveklis, ja? Bet uz šo pašu skuvekli redziet, cik daudz var būt dažādi patenti. Patentu pieteikumi, dizaina parauga reģistrācijas, ja? Kad jūs arī gribat ražot skuvekļus, jūs izgudrojat kaut ko jaunu tam skuveklim, patiešām, forši, patentspējīgs, bet iespējams, ka jūs būs grūti ieiet tirgu, jo jūs nevarēsiet lietot jau daudzas jau tirgu zināmas lietas, ja? Kā tur, piemēram, daudzi patentu pieteikumi, kur ir par energo vadību, tātad kā tiek vadīta šī te enerģijas padeve skuveklim, ja, kur tad tās vibrējošās daļas iekšā. Tāpat par asmeņiem, ja, kaut vai reku patents par šo te lubrikanta joslu. Ja. Nu, būs grūti pārdot it kā jaunu skuvekli, kuram nav šī te lubrikanta josla. Ja. Tā kā šis vienkāršais, absolūti, varbūt neteikšu primitīvais objekts var būt aizsargāts ar daudz un dažādām šīm te ekskluzīvām tiesībām. Pat šodien speciāli neņēma piemēru mobīlie telefoni. Tur ir vēl vairāk daudz un dažādi patenti tikai uz korpusiem, tikai uz displejiem, tikai uz pašu procesu, kā tiek vadīts šis te elektroenerģijas patēriņš uz baterijām. Un papildus vēl visi sakaru standartos ir patenti, tā kā tur ir vēl lielāka problēma, ja jūs gribat uzsākt kaut vai vienkārša mobilā telefona ražošanu. Nu, lūk. Un tātad viena lieta tātad ir patentu meklējums patentu spējas analīzē, ja, kur mēs tīri skatāmies, vai mūsu izgudrojums, vai dokumentos ir atklāts viss mūsu izgudrojums vai nē. Patentu rīcības brīvības analīzē mēs skatāmies, vai kādā dokumentā ir kāda daļa, kas neļaus mums lietot kādu daļu no mūsu izgudrojuma. Mēs skatāmies, ko darīt, ja? Vai varam apiet, vai nevaram, vai varam apstrīdēt, vai nevaram, vai kuros tirgos varam iet un tam līdzīgi. Nu, lūk, un šeit es uzskaitīju tās 4 būtiskākās datu bāzes, ar kurām es ieteiktu sākt. Tagad mākslīgā intelekta rīku pieejamībā visādi citādi attīstās daudz jaunas datu bāzes ar jauniem meklēšanas rīkiem, palīgrīkiem, bet tas pamats jau tāpat paliek. Tā informācija tiek ņemta no šīm te datu bāzēm. Jā, tātad 4. ESPACENET, tātad tā ir Eiropas patentu iestādes uzturēta datu bāze, un tajā ir ne tikai Eiropas patentu pieteikumi un patenti, bet arī ASV, Korejas, Ķīnas, arī Latvijas patenti, jo Eiropas patentu iestāde ir apvienojusi, sinhronizējusi nacionālās datubāzes ar savu datubāzi, tā kā tur ir ļoti daudz informācijas.
es pat teiktu, pietiekami informācijas, lai veiktu šo te vērtējumu. Gan patentspējas noteikti, patentīrībai vai rīcības brīvības analīzē, kā nu kuru reizi to sauc, tur varbūt kaut kas varētu vēl nepietikt, jo īpaši, ja jūs gribat ļoti iet kaut kādās eksotiskās valstīs, un tur var nebūt viņiem tās eksotiskās valsts datu bāzes, ja tāda vispār eksistē, sinhronizācija ar Eiropas patentu iestādes datu bāzi. Ļoti labs rīks, kaut izklausās dīvaini, ir Google meklētājs, bet tas ir patents Google.com. Tas nozīmē to, ka jebkuru keyword, ko jūs ierakstīsiet, tiks meklēt tieši tikai, meklējumi būs saistīti tikai ar patentu datu bāzi. Bet tāds sākuma meklētājs patentspējas analīzē ļoti labs. Dažreiz pat iesaka sākt ar Google patents, apskatīties vispār, kas tur ir, un tad turpināt ar S-patenē. Tad ir vēl viena WIPO datubāze, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas vai biroja datubāze, kur ir starptautisko patentu pieteikumu datubāze. To datubāzi konkrēti es parasti izmantoju, jo starptautiskie patentu pieteikumi ir arī S-patenē datubāzē. Tā WIPO, atsevišķi WIPO datubāze nav jāiet. Kuras viņi izmantoju? Es izmantoju tajā brīdī, ka es atrodu starptautisko patentu pieteikumu, kurš vēl nav iegājis kaut kādās nacionālās fāzēs, bet ir publicēts un ir S-patenē datubāzē. Un es gribu noskaidrot šī pieteikuma lietvedības gaitu. Tad gan es eju WIPO datubāzē, skatos starptautisko pieteikumu, kā viņam tur gājis, es domāju, apskatīties, kāds tur ir starptautiskā patentu meklējuma ziņojums, kāda ir eksperti iebildumi, ir vai nav vispār. Un dažreiz arī jau var redzēt, ja pieteicējs ir pasteidzies kādā valstī iesniegt nacionālo pieteikumu balstoties starptautisko, tad es, principā, tur varu ieraudzīt, ka kādās valstīs viņš ir iegājis, tad ir jāuzmanās tajās valstīs. Nu, protams, ir Latvijas patentu valdes uzturētā datubāze, par Latvijas patentiem. Tātad par Latvijā publicētiem patentu pieteikumiem, par Latvijā piešķirtiem patentiem, par uz Latviju attiecinātajiem Eiropas patentiem. Tā kā šī visa informācija ir Latvijas patentu datubāzē. Viena lieta, ko gan vajadzētu atcerēties, veicot patentu meklējumu, ir tas, ka to informāciju, ko mēs redzam patentu datubāzēs, mēs redzam ar laika nobīdi. Un šī laika nobīde, kā atkarībā, kā mēs relatīvi, kā mēs skatāmies uz laiku, ir 18 mēneši. Tad, ja šodien es atvēršu datubāzi, ko es pēc brīža darīšu, tātad visa informācija, ko mēs redzēsim, visticamāk, ļoti daudz pieteikumu tika jau iesniegti 18 mēnešus atpakaļ. Jo patentu likums, patentu procedūra pati pa sevi nosaka, ka patentu pieteikumu, tātad patentu pieteikums, iesniedzot patentu pieteikumu publicē pēc 18 mēnešiem no patentu pieteikuma datuma. Ja vien pats pieteicējs, bez zinām iemeslu dēļ, nav pieprasījis pātrinātu publikāciju. Tātad viss informācija, ko mēs meklējam, principā mēs nezinām, kas pēdējos 18 mēnešus ir noticis, kas ir iesniegts, kādas ir bijušas aktivitātes. Tātad to risku vienmēr paturiet prātā. Šodien es veicu meklējumu, jo īpaši, ka jūs veicat šo te rīcības brīvības analīzi, ir lietas, ko jūs nemaz nezināt. Ir sevišķi tas ir bīstami, kad ir divi konkurenti, ļoti asi konkurenti, abi izmanto šo te iespēju savu intelektuālo īpašumu aizsargāt ar patentiem. Tur var būt, kad kāds ir kaut ko iesniedzis, kāds grib uzzināt, kas ir iesniegts. Tas tik viegli nebūs, jo šī informācija nebūs pieejama.
18 mēneši. Tātad likumā ir šāds ieraksts. Latvijas patentu likumā, Eiropas patentu konvencijā, principā visos likumos. Tas ir saistīts ar to, lai dotu priekšrocības izgudrotājiem. Ja, tātad izgudrotājs iesniedz patentu pieteikumu un lai uzreiz neatklātu savu aizsardzības apjomu, un pašā pieteikumā var būt tehniska informācija, kuru nevajadzētu uzreiz atklāt, tad ir likumā noteikti šie 18 mēneši, kad patentu pieteikums netiek publicēts. Nu, lūk, un tad, kad mēs to zinām, ka mēs īstenībā to visu informāciju skatāmies 18 mēnešu, kas ir noticis pirms 18 mēnešiem, tad varam doties uz patentu datu bāzēm, apskatīties, ja? Kā tur vispār viss izskatās. Tā, nu lūk, tā tad es atveru brauzeri vai pārlūku programmu. Jūs arī redzat. Nu, lūk, ko es atvērs, tātad es pacenēju datu bāzi, tātad šī ir datu bāze, ko uztur Eiropas patentu iestāde. Interfēs ļoti vienkārši, jā. Līdzīgi kā meklētājā, ierakstam meklēšanas vārdus un viss notiekās. Tad ir šī Google patents, kas ir vēl vienkāršāk. Meklētāju vārdus rakstam iekšā un attiecīgi varam veikt šos te meklējumus. Un Latvijas patentu valdes mājaslapa, izgudrojuma datubāzes, arī Latvijas patentu datubāze aptuveni izskatās šādi. Es vēl atvēru vienu citu, to es dažreiz lietoju, kad es pats netā, kad Eiropas patentu datubāzē atrodu kādu ASV patentu pieteikumu, un es gribu paskatīties šī patentu pieteikuma lietvedības gaitu. To es īpaši. Es pats netā arī ir tāda kā lietvedības gaitas rādīšana, bet nav tik... Tur nav aktuāla informācija. Aktuāla informācija būtu katras konkrētās patentu valdes reģistrā. Tad es eju, attiecīgi, man interesē ASV patentu pieteikums, tad es eju ASV patentu pieteikumu patentu reģistrā un skatos, kas tur lietvedība notiek. Ja? Tādā ziņā arī rīcības brīvības analīze paņem daudz vairāk laika nekā patentspējas analīze. Un man nepietiek atrast kaut kādu patentu dokumentu, man vēl ir ja tas ir, piemēram, Kanādas patentu pieteikums, tad man jāiet Kanādas datu bāzē, reģistrā, jāskatās, kas ar to pieteikumu notiek. Ja? Tad sanāk uz vienu pieteikumu vai tādu patentu ģimeni var aiziet ļoti daudz laika. Nu, mēģināsim kaut ko atrast. Tad pieņemsim, ka mums interesē atrast 3D printer tehnoloģijas. Ja? 3D printers. Šeit uzreiz tehniski mēs jau zinām, ka printers ir ne tikai, ka printers var būt arī drukāšanas mašīna, ja, kur mēs drukājam arī dokumentus. Tā kā šāds te keywords var būt diezgan nepiemērots un var neatrast īstos dokumentus. Nu, lūk, pieņemsim, ka es arī vairāk neko nezinu, es ierakstu vienkārši tā, printers, apskatos, kas ir. Un te es redzu 199,000 dokumentu. Ja es katram veltīšu kaut sekundi laika, tad būs 200,000 sekundes. Ja to dala ar stundām, tad var pareiķināt, cik stundas var aizņemt laiku. Ja? Nu, lūk, bet kaut kas līdzīgs jau atrodās, ja? Un tā, ka jūs patiešām atrodat kaut ko, ierakstot, piemēram, šo pašu 3D printers, tad ir svarīgi skatīties šos te klasifikācijas indeksus. Jo klasifikācijas indeksi konkrēti pasaka šeit, ja, par ar kādu tehnikas nozari ir saistīts šis izgudrojums. Un attiecībā uz 3D printeriem tas ir ļoti vērtīgi, jo, ja es paņemšu šo te klasifikācijas indeksu B29, man meklēs šos te
plasmasas printers, tāda printeri, kas plasmasu printeri, ja? Un man nemeklēs vairs dokumentus, kas saistīti ar printeru, kas ir lapu drukātāji, ja? Printeri kā tādi. Nu, lūk, bet pieņemsim, ka, man interesē plasmas, kur tad es daru, un te ir tāds interesanti poga, svarīga poga, Advanced Search. Te man atverās blakus tāds papildus josla, kuras varu tātad papildus dažādas definīcijas pateikt meklēšanai. Viena no tām tātad es zinu, B29 ir 3D printeriem svarīgs, vairākiem pat, un B33, B29 ir visiem. Tātad, lai man atrastu tikai uz B29 printerus, es paņemu lauku un izvēlos klasifikāciju un ierakstu B29. Nu, lūk, tagad man no 199 000 man ir 47 000 dokumentu. Labs, ja? Un tad es esmu samazinājis tīri vien specifiski norādot, kādas nozares tehnoloģija man ir jāskatās. Es jau esmu samazinājis 4-kārtīgi šo te meklēšanas lauku. Un es zinu, kad visaktīvākais, kā jebkurā nozarē, jūs zinat tos aktīvākos spēlētājus, ir tāda firma Stratasys, printeru ražotājs. Tātad man interesētu, kas viņiem ir patentēts vai nav patentēts. Ja? Tad es eju uz to lauku un izvēlos names, un tad man meklēs viss, kas saistīts ar vārdiem. Vārdiem ne, bet viss, kas saistīts ar pieteicējiem, īpašniekiem vai izgudrotājiem. Tad es varu ierakstīt. Jā. Es nezinu, es pareizi ierakstīju. Pareizi ierakstīju. Nu, lūk. Tad jau es atrodu 222 rezultātus, kas jau ir tāds menedžējums informācijas apjoms. Tātad pārskatīt 222 dokumentus. Ja? Tātad patentu meklējums nav ātrs. Tas nav ātrs, tas ir liels darbs. Un meklētājs vienkārši mums palīdz sašaurināt šo dokumentu apjomu, ko mēs pēc tam analizējam. Mums atrod, un tad mums visticamāk interesētu tieši, piemēram, kāda konkrēta tehnoloģija, vai kur ir lietots lāzers. Ja? Tad es atkal ņemu field, ja, papildus text field, un man interesētu, piemēram, lāzers, ja, tātad text fields, bet tad es ņemu all text fields. Ir 154 jau, ja. 154 dokumenti, ko pārskatīt, kur kaut kas tātad būs šo te ar plasmasu printējamas tehnoloģijas, kur tiek izmantots arī lāzers, ja. Lāzers. Bet pieņemsim, ka jūs savam printeram esat izveidojuši iekšā kaut kādu skeneri ielikuši. Ja? Un tad mums, piemēram, interesētu paskatīties, kas ir attiecībā uz skeneriem. 23 dokumenti. Tas ir pavisam menedžējums apjoms, 23 dokumenti, tiek atrasti. Un tad, ko mēs te redzam? Sākotnēji mēs redzam šos te bibliogrāfiskos datus. Un no bibliogrāfiskiem datiem mazliet ir jāzina, skatot šos te bibliogrāfiskos datus, mazliet ir jāzina šo te valstu norādes saīsinājums, ja tā varētu teikt. Viņš ir pats ISO standarts, kas pasaka, kā kurai valstī vai reģionam, kādam saīsinājumam jābūt. Ja. Kur mēs redzam US, ja, tad tie ir visi, kas saistīts ar ASV patentu pieteikumiem vai patentiem. VO, tātad tie ir publicēti startautiskie patentu pieteikumi.
Savukārt EP, tātad tie ir Eiropas patenti vai patentu pieteikumi. Un šeit no šī mēs tātad varam lasīt, ka tas ir kaut kāds starptautiskais patentu pieteikums, kas ir publicēts, un balstoties šo starptautisko patentu pieteikumu, pieteicējs Stratasys ir izlēmis arī iesniegt Eiropas patentu pieteikumu, ja, kas tātad šeit mēs redzam. Un šeit var redzēt arī to tipisko ceļu, patentēšanās ceļu. Tātad sākotnēji ir iesniegts prioritātes pieteikums, nacionālais pieteikums, ja, 2 patentu pieteikumi ir iesniegti. Tālāk ir iesniegts starptautiskais patentu pieteikums, balstoties uz šiem prioritātes dokumentiem. Šeit gan viņš norādīts kā ASV patentu pieteikums, bet tas ir caur ASV patentu valdi iesniegts starptautiskais patentu pieteikums. Paspējuši gada laikā iesniegt. Jā, paspējuši gada laikā iesniegt. No nacionāla pieteikuma gada laikā jāiesniedz starptautiskais, to ir paspējuši. Un tad var redzēt, starptautiskais patentu pieteikums ir publicēts 23. gadā. Tad šeit var redzēt no 21. gada pirmā pieteikuma līdz publikācijai ir pagājuši šie pusotrs gads. Tātad vismaz pusotrs gads, jā. Tad pēc tam tehniski sagatavot to publikāciju, tad publicēt vēl pāris nedēļas var paiet. Tātad, ja mēs kaut ko meklētu 23. gada sākumā, mēs šo te iesniegto patentu pieteikumu ar šo te tehnoloģiju nemaz nevarētu atrast. Viņam jau sāktos šī prioritāte. Nu, lūk, un tad ir te Eiropas, un vēl kas ir tāda būtiska lieta, kur varbūt kāds ir daudz vairāk. Te ir vairāk dokumenti. Tie ir pat ASV papilnu. Tie ir tādi B2 galā dokumenti, jā. A1, B2, A1, tad tur Eiropā ir A1, mums te ir A un B. Ko tas nozīmē? Ja ir publikācija, kur ir šis te A1, piemēram, ja, tātad tas ir, tie ir patentu pieteikumi, publicēti patentu pieteikumi. Ir iesniegts patentu pieteikums, izskatīšana vīt, pēc 18 mēnešu viņi publicē, un tad šis te A1 nozīmē, ka publicēts patentu pieteikums. Savukārt, kur ir visi šie te B galā, tas jau ir publicēts patents. Citās valstīs B vietā var būt C. Jā, tātad tas nozīmē to pašu. Kā B. Tātad tas nozīmē, ka tas ir patents, publicēts patents. Visi šie tie ar A ir publicēti patentu pieteikumi. Un ir vēl tāda lieta kā patentu pieteikumi, patenti, bet ir arī liederīgo modeļu reģistrācijas. Tās ir ļoti izplatīts, ne visās valstīs tādas ir, jo likums nosaka, vai varbūt vai nevar. Mums tuvākie, kuriem ir šāda sistēma liederīgo modeļu reģistrācijas, ir Igauni. Tad liederīgo modeļu reģistrācijām parasti aizmugurē te ir U-burtiņš. Pamēģināsim atrast, vai Stratasysam ir kāds Ķīnas patents, un tad mēs redzēsim, ticamāk, Ķīnā varētu būt liederīgo modeļu reģistrācijas, bet es to nesolu. Un to mēs varam atrast, ja mums interesē konkrēta teritorija, caur ejot uz numbers un zinot šos te burtus, katras valsts burtus mēs varam ierakstīt. Ķīnā ir CN. Stratasysam ir 2 Ķīnas patentu pieteikumi, jā, diezgan jauni. 21. gads. Šis ir super jauns 24. gada pieteikums. Jā, bet šis ir pieteikums. Viņi nav gājuši par liederīgo modeļu patentēšanu. Tātad arī A pieteikums, Eiropa A, tas arī pieteikums, Japāna arī pieteikums, starptautiskais arī pieteikums. Un tad mēs varam izdarīt tādu lietu, atvērt pašu dokumentu un apskatīties. Šo ķīnu nost. Nomainīšu Stratasys. Paņemšu Stratasys nost. Paņemsim, apskatīsimies Eiropas
Tagad tā pati tehnoloģija, ko es izdaru, tā pati tehnoloģija, bet es gribu atrast Eiropas patents vai patentu pieteikumus. Un reku varam, piemēram, paņemt 3D printeris, arī Taivānas firma, Taivāna, ja. Viņiem ir iesnieguši Ķīnas pieteikumu, dabūjuši Ķīnas patentu, arī Eiropas patentu ir dabūjuši. Tālāk Eiropas patents ir validēts Spānijā. Japānas pieteikums ir iesniegts un Japānas patents dabūts, Korejas patents ir dabūts, Taivānā patents dabūts un ASV. Ok, ejam, palasīsim Eiropas patentu pieteikumu. Un Eiropas patentu pieteikumu, ja mēs gribam palasīt, kas tur ir, mēs varam arī šādi darīt. Ja? Mēs varam šeit bibliographic data, ņemt description, lasīt aprakstu, lasīt pretenzijas, kas ir pieteikuma galvenā daļa, un pēc tam patenta arī paša galvenā daļa. Ja? Pretenzijas arī ir tā daļa, ar kuru mēs sākam vispār rakstīt patentu pieteikumu. Nevis uzrakstam skaistu aprakstu un tad piemetam kaut ko kā kopsavilkumā pretenziju. Zīmējumi. Mēs varam arī šādi to visu darīt. Bet, manuprāt, tāds vieglākais veids ir, kad jūs, un arī jūs varat krāt šos dokumentus lietai, ir šeit, ir tādas trīs podziņas. Nospiežam, downloads, original dokumentu, lai pielādējam. Es viņu atvēršu. Tad, kad es viņu atvēršu, es jums kopīgošu arī ar jums šo dokumentu. Ko es tur lasīšu? Lūk, Eiropas patentu pieteikums, rekur A1. Pēc brīža atvēršu arī šī te paša pieteikuma patenta, šeit redzēsiet, būs jau B1. Nu, lūk, tātad publicēts 18. gadā, iesniegts 17. gadā. Tad pieprasīšu tā, jā, tāpat gandrīz pusotras gads, tātad no prioritātes datumu 17. gada aprīlis līdz oktobrim publicēts, tā pirmo reizi publicēts šis te pieteikums. Tātad, kur ir pieteikuma numurs, tad ir patentu pieteikuma publikācijas numurs, kur tā, ka piešķir patentu, publikācijas numurs paliek, mainās šis te B1, Nu, lūk, te mēs redzam tātad firmas, kas ir iesniegušas, izgudrotājus, ja izgudrotājiem ir neatkaramās morālās tiesības, autortiesību likumā ir norādīts, noteikts, ja, kad izgudrotājiem tiesības tikt minētam. Tā, te ir pārstāvis, kas to lietu visu ved, Vācijas firma, ja, un te arī var redzēt, uz kurām valstīm attiecās šis te Eiropas patents. Un mēs te redzam printers, ja. Zīmējumi vienmēr ir tādi melnbalti, jā, balti. Eiropas patentu iestāde gan 2026. gada, laikam no 26. gadā ļaus arī krāsainas zīmējumus iesniegt. Nu, lūk, un tie ir tā galvenā daļa, pretenzijas, tad te mēs saprotam, kas, kur, kā ir aizsargāts, kas nav aizsargāts. Pirmais indikators, kad ir tās pretenzijas, nu jā. Un viens no tiem indikatoriem tāds, šīs pretenzijas, ko mēs redzam, tas varbūt tās nav galējās. Šīs publicētas kā pieteikumā bija. Esam ekspertīzes rezultātā daudz kas var mainīties, un šīs pretenzijas var būt izmainītas. Jo tas ir tas, kuras eksperts apstrīd, tas ir tas, ko pieteicējs maina, un mēģina pierādīt, ka, tur tā lieta ir patentējama, lai iegūtu patentu. Nu jā, zīmējumi. Zīmējumi tehniskajos izgudrojumos ir ļoti vērtīgi, jo, lasīt pašas pretenzijas, kur teikums sākās šeit, un tad tas teikums turpinās. Šis vēl maz teikums. Teikums viens vienā teikumā ir viss uzrakstīts, ir diezgan grūti. Tā ir tāda ļoti īpatnēja valoda. Šī valoda ir tāda tapusi visu tiesas prakses rezultātā. Tad parasti labāk ir apskatīties arī zīmējumus, saprast, kas tur ir pēc pozīcijām, atrast tās pozīcijas, kas ir minētas pretenzijās, un mēģināt tad šīs te pretenzijas lasīt un saprast, kas tur īsti ir patentēts. Ja?
Tas ir patentu pieteikums. Ok, tas ir patentu pieteikums. Tā pretenzijas pavisam ir, cik viņam tur bija? 10. Okay, paskatīsimies, kas patentā ir noticis. Tā, un tad mums jāiet atpakaļ. Man ir vieglāk vienkārši. Nē, tā nebūs labi. Es izdaru, bet jūs neredzat. Tā tad ejam atpakaļ uz to. Tā, un tad ir tā. Man interesē patents, tad man tie ir jāuzspiež uz patentu. Hop, patents. Un tad es skatos. Lejupielādēju. Es lejupielādējis. Es varu atvērt un apskatīties. Tas jau ir patents. Tur minētās pretenzijas jau ir saistošas. Un tur ir piešķirts patents. Redziet, tas pats numurs, bet B1. No visiem datiem, kas mums nāk klāt, ir tieši patenta publikācijas vai piešķiršanas datums. Un kurā žurnālā tas ir publicēts. Tas pats paliek, jā. Te parādās tā informācija par iepriekšējo pieteikumu, kad viņš bija publicēts. Aiziesim tā pretenzijām. Pretenzijas palikušas garākas. Daudz, jā. Punkti tie paši 10. Tad ir papildus pazīmes nestas iekšā pretenzijās. Sanāk, kad ekspertam bijuši iebildumi par pieteikumā norādīto pretenziju redakciju. Jā, un patentā vēl Eiropā ir tā īpatnība, ka patentā šīs te pretenzijas ir tulkotas vācu valodā un franču valodā. Tās ir Eiropas patenta iestādes oficiālās valodas. Tad šajās oficiālās valodās ir jābūt šim te patentu pretenzijām publicētām. Un tā mēs tos dokumentus meklējam. Un ja mēs ejam tālāk, šis bija atradām dokumentu, tad mēs viņu analizējam, vai tas ir līdzīgs mūsu izgudrojumam vai nav. Bet pieņemsim, ka jūs jau esat izveidojuši izgudrojumu un jums interesē, cik jūs Eiropā varat šo te patentu strādāt, Eiropas patentu, jā. Ir Eiropas patents, un tad ir tāda podziņa interesanti tieši Eiropas patentiem. Japānas nav, visiem citiem nav, bet tieši Eiropas patentu pieteikumiem patentiem ir tāda podziņa reģistra. Tas nozīmē, mēs varam aiziet nevis uz Eiropas patentu datubāzi, bet uz Eiropas patentu reģistru. Tātad šī ir vide, online vide, kur mēs redzam, kā rit lietvedības gaita. Līdzīgi kā ir ASV, šeit var lietvedības gaita apskatīties. Tāpat ir Eiropā, tas ir Eiropas patentu reģistrs. Un te mēs redzam, tā tad ir šita printers, viņam ir piešķirts patents, neviens iesniedzis iebildumu, patents jau ir spēkā jau 25. gads, martā varbūt ir samaksājuši nodevs vai nav par spēku uzturēšanu. Tātad, kur tad viņš ir spēkā? Tā te mēs ejam lejā un skatāmies, kur valstīs tātad ir piešķirts patents, bet šajās valstīs nav uzturēts spēkā. Neskaitā Latvijā. Tātad mēs esam brīvi, varam rīkoties. Ja izgudrojums gadījumā krīt apakšā zem šī patenta, mēs brīvi varam rīkoties Latvijā. Un vēl daudzās citās valstīs, bet ir kaut kādas valstis, kur mēs noteikti to nevaram darīt, un tad mēs varam iet uz tādu EP, Federated Register. Varam apstīties, kur viņš joprojām tiek uzturēts. Jā. Izskatās ļoti laba situācija. Ja jums nepieder patents, ir tāda, ka šis patents netiek uzturēts pat tik vienkārši kā pat Vācijā. Ja? Dažreiz pietiek patentu uzturēt Vācijā, Francijā, Lielbritānijā, Šveicē, un tas jau sarežģīja vispār kaut kādas operācijas Eiropā, jebkurai trešai personai. Šis patents nav uzturēts spēkā. Okay. Un, bet, tātad ir arī ASV patents. Un ASV patentu, piemēram, mēs varam apskatīties, vai viņš ir spēkā vai nē, ejot uz šo te ASV patentu reģistru.
Domāju, ka tas ir publication patents. Sorry. Tas taču mums patents, nevis publika. Nu, lūk, kur atradās te. Te arī ļoti patīkama situācija, ja jūs neesat patentu īpašnieks. Ja? Arī šeit statusu mēs beidzot varam reāli redzēt. Tātad viņš ir status ir beidzies, patents ir beidzis eksistēt, jo nav samaksāts spēkā uzturēšanas nodevs. Visticamāk, kāda tam iemesli būtu? Varbūt dažādi, ja? Varbūt izgudrojums nav aizgājis komerciāli, un patentu īpašnieks viņu neuztur, vai ir jau nākamās versijas jau ir daudz labākas, ka šī jau ir sena versija. Šādi izgudrojumi arī nav vērts uzturēt pagātnes tehnoloģijas, sevišķi 3D printēšanas tehnoloģijas. Nu, lūk, un vēl vienu tādu meklējumu apskatīsimies. Jūs visi esat, zinat, ir tāds uzņēmums Tesla. Viņi ražo automobīļus, elektromobīļus. Mums vienam interesē apskatīties, kas vispār ir Tesla. Tesla kā tāda jau patentu laukā ir zināma, kad uzskata, ka patentēšana nav nepieciešama, bet paskatīsimies, vai tas arī realizējas darbos, šie vārdi Tesla motors. Tad mēs varbūt skatāmies names, kad kā īpašnieku. Pieteikumu pieteicēju. Nu, lūk, tad mēs te atkal šeit ļoti forši definējot, ko mums vajag, mēs precīzi varam atrast šo te informāciju. Lūk, Tesla motors, pavisam 322 rezultāti, un šie rezultāti ir jāņem vērā, ka tas nav tikai 322 šie dokumenti, bet, piemēram, tās ir patentu ģimenes, jo redzēt šeit, piemēram, uz vienu izgudrojumu ir gan Japānas patents, gan ASV patents, pat 2 ASV patenti, 1 Eiropas patents. Tā kā tas 322 vēl sadalās pa katru šo vienību, no 322 vēl nāk klāt 4-5 vienības. Ja? Tā kā Tesla motors ļoti daudz dažādu patentu, un varbūt pats paskatāmies tad arī varbūt uzreiz, ko mūsu Ilons Masks. Masks. Viņams nepaskatīsimies. Ok, pats viņš nav, bet es laikam nepareizi kaut ko rakstu. Tesla. Rekur ir, jā. Maska, Ilon, Rīvs. Šeit mēs arī uzzinām, ka viņam ir otrais vārds, jā, jo šis ir juridisks dokuments, tad nevar rakstīt sevi kā Twitterī vai kur. Jā, tātad Masks, Ilons, Rīvs otrais vārds. Ilons, Rīvs, Masks. Jā, arī viņš ir gan kā pieteicējs, gan kā izgudrotājs. Izgudrotājs ir dizainam, mašīnas aizmugurējām durvīm, mašīnas korpusam, tas laikam ir tas Y modelis. Un arī generating training data, jā, kaut kādā. Masks, bet tas ir James Antonijs, cits Masks. Jā, pārsvarā dizainus, tātad ir arī patentam, jā. Jā, patents uz tātad lādēšanas ligzdu mašīnu. Tātad tā arī ir patentēta. Tā redzēt, cik daudz elementu dažādi ir patentēti. Arī autonoms. Tā kā ar šiem te papildus advanced search, ar šiem te laukiem mēs ļoti labi varam atrast daudz dažādus patentus. Un šeit, piemēram, US un D, tas nozīmē United States Design. Kā viņiem dizaini šeit ir iekšā, jo sinhronizējot patentu datu bāzes, patentu datu bāzes sanāk tā, ka ASV dizaina parauga reģistrācijas sauc par dizaina patentiem. Un dizaini ir vienā bāzē ASV ar izgudrojumu patentiem.
dizaina patentu. Tāpēc arī šeit sinhronizējās. Šeit nevar atrast Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu biroja uzturēto Eiropas Savienības dizaina datubāzi. Ja? Bet ASV šeit ļoti labi var. Un ar šiem laukiem strādājot, jūs pat dažreiz varat nonākt, jau apgūstot līdz ļoti jau advancētu, precīzu dokumentu meklēšanas. Ja? Tā konkrēti tad ir meklētas tehnoloģijas, lai saprastu tehnoloģijas lauku par atkrastes vēja turbīnām, ja? Kur viņas, kā viņas lieto, kas ir patentēts, kuras firmas patentējas, kādas tehnoloģijas ir. Ja? Tā kā, un tad dažreiz šis te advanced search vide var pārvērsties par šādu, ja, kur jau mēs, piemēram, kādi vārdi viens otram vistuvāk atrodās. Ja. Mums interesē, lai tie vārdi būtu tuvumā viens otram. Ja. Primāri jātie augšā, jā, klasifikācija ir svarīga. Jo katru patentu dokumentu, ko saņem, eksperts patentu valdē, pirmais viņa darbs ir saņemt to tehnoloģiju, saprast, kas tas ir, un klasificēt ar klasifikācijas indeksiem, kur tā tehnoloģija iedarās. Jā, šeit, jā, arī ASV patentu pieteikums, A1 ir patentu pieteikumi publicēti, jā, B1 ir Eiropas patents arī saņems. Tev ir tāds Dānijas patents, jā, bet tas ir saistīts ar to, kad Eiropas patentu piešķir, tad ir Eiropas patents jāvalidē Eiropas patentu konvencijas dalību valstīs, un tad, kad, piemēram, Dānijā validē šo Eiropas patentu, tāpēc arī tas numurs ir tāds pēc kā Eiropas patentam, tad tas T3 nozīmē, ka šis patents Eiropas spēkā ir spēkā arī Dānijā. Lūk, tātad šādi īsumā veic šos te patentu meklējumus un strādā ar šo SPACEnet datu bāzi. Google, piemēram, to pašu 3D printer varam ierakstīt, un tad mums te atrodas šādā formātā, kas pie kur ir jāpierod, bet kā sākotnējais meklētāja rīks arī var tikt izmantot. Kaut varbūt, lai nemētātos pa tiem meklētāja rīkiem, es tomēr piedāvātu, kad jūs šo te meklēšanu veicat caur SPACEnet datubāzi, jo te būs arī šie te paši ASV patenti. Būs ok. Es gan varbūt vēl ātri parādīšu tādu lietu, kā, ja mēs paņemam 3D printerus, paņemam tehnoloģiju, tieši kas tur Ķīnā notiekās. Neko. Dažreiz datu bāzē kaut kas notiek, bet nekas. Mēs zinām pogu refresh vai vēlreiz enter un viss notiekās. Un Ķīna, ja, tātad, ko mēs izdarījām, mēs gandrīz ceturdaļu no tiem 199,000 ir Ķīnas. Nu, un te ir tas ūbūtiņš, ja, tas ir tas liederīgo modeļu reģistrācijas. Ir ļoti daudz. Liederīgo modeļu reģistrācijas ir nedaudz vieglāk reģistrēt, jā, tad neveic visu ekspertīzi pēc būtības. Iesniedz pieteikumu. Pieteikums ir tehnisks, reģistrācija tiek iegūta. Viss visādas. Ļoti nodara, ka jūs kaut kādu jaunu tehnoloģiju domājat attīstīt, tad varat apskatīties tās idejas vai risinājumus, iedvesmoties, jā. Savām nākamajām idejām. Tā. Tas tad īsumā šodien par patentu informācijas meklēšanu, lasīšanu. Jā. Ja ir kādi jautājumi, labprāt
uzklausītu un censtos atbildēt. Uz visiem jautājumiem es atbildes tāpat neesmu. Jā. Jā, paldies. Paldies. Paldies, Arti. Manuprāt, ļoti interesanti prezentācija. Un tu, manuprāt, uzliki pareizos akcentus tieši par to, ko es arī ievadā teicu, jā, kas tad būtu tie svarīgākie lauki. Es skatos, vai es aicinu kolēģis, jā, ja ir jautājumi, droši rakstiet jautājumu un atbildžu sadaļā. Tos. Bet Artī, manuprāt, tu tā līdz galam vienu lietu nepateici, un ko es arī esmu dzirdējusi varbūt no pētniekiem un arī studējošiem, ir, kas tad būtu tā pati būtiskākā sadaļa tajā patentā, ja es tagad vēlos saprast, vai mans, es esmu izgudrotājs un esmu kaut ko ļoti foršu radījusi, bet, īsti nevaru saprast, vai tas ir patentējams vai nav. Un es esmu atradusi kādus līdzīgus patentus, kas man būtu tiešām tas, tā teikt, obligāti izlasāmais, lai saprastu, vai, jo skaidrs, ka tie patentu pieteikumi reizēm ir gana gari dokumenti. Ja tur es vēl tikai nobiedēšu. jo tad, kad atrod šos dokumentus, vistuvākos līdzīgos, piemēram, 20 dokumentus, ja, tad patiešām tas ir pa diagonāli iet pa aprakstu, jo patentspējas analīzei jebkurš paragrāfā pateiktais var būt kaitējoši izgudrojumam, novitātei. Un tas patiešām ir tas smagais darbs, kad ir jāiet un jālasa. Protams, var meklētājs lietot, ja, jo mēs, to, ko es šodien parādīju, kā mēs atrodam dokumentu. Nākamais, ko mēs darām, kad mēs to dokumentu analizējam, mēs arī tajā dokumentā sērčojam šos te vārdus, kā parasti dokumentā meklējam kaut ko līdzīgu. Un tas ir tas darbs, kad mēs tur tās stundas arī aiziet. Tas ir tas nevieglais darbs, kur vienkārši jālasa. Tur nebūs. Piemēram, pat rīcības brīvības analīzē mums apraksts interesē mazāk. Mums interesē pretenzijas, kas pretenzijās uzrakstīts. Bet dažreiz tur tā pretenzija uzrakstīta tā, ka ir jālasa apraksts, lai saprastu, kas ir pretenzijā uzrakstīts. Jo pretenzijas nosaka, ko drīkst, ko nedrīkst. Principā nosaka, ko nedrīkst. Vispār jau drīkst. No to, kas tur rakstīts, to nedrīkst. Tāpēc arī sauc par pretenzijām. Ja? Ir pretenzijas, claims. Kādreiz sauc par izgudrojumu formulu, bet tas nāk no cits operas. Lūk, tā kā tas ir tas smagais darbiņš jāizdara. Dokuments atrod, jo eksperts tāpat, ka viņš saņems patentu pieteikumu, viņš atradīs līdzīgo dokumentu, un tad viņš teiks, šī pazīme, ja, piemēram, nezinu, medicīnas skalpeļa, roktura, tur gals, ja, ir ar kaut kādiem raupjām tur izvirzījumiem, formām. Viņš teiks, šis ir rakstīts tajā patentā, 14. paragrāfā, nekādas novitātes. Tā kā, un lai tā nebūtu, tad arī sanāk tos paragrāfus lasīt. Jā, mums ir Tā kā tikai apbēdināju. Nē, tas varbūt, jā, tas ir labi, ka tu to pasaki, jo tas, tiešām liek domāt par to, ka liela nozīme ir šiem patentu meklējumiem, un tāpēc ne par velti, jā, ir arī šie te patentu informācijas eksperti, patentu pilnvarnieki un citi intelektuāla īpašuma eksperti, kuri to dara ikdienā. Jā, un varbūt, kad ir tiešām vajag tādu pamatīgu izpēti veikt tieši varbūt vai nu arī patentu aizsardzības nolūkos vai šīs rīcības brīvības nolūkos, tad noteikti ir vērts arī meklēt šos speciālistus. Bet droši vien tādai situācijas apzināšanai ir to var darīt arī paši. Vai ne? Sākotnēji noteikti, jā. Noteikti, jā. Tas nav grūti, tas ir ilgi vienkārši tas.
Jā. laika jautājums. Tā, mums arī sāk nākt daži jautājumi no klausītājiem, un tad es varbūt tev lasu, un tad tu vari arī censties mēģināt uz tiem atbildēt. Viens no jautājumiem ir, vai un kā mākslīgais intelekts varētu palīdzēt atvieglot šo sarežģīto darbu, tavuprāt? Noteikti var. Ir arī rīki daži jau, kurus es arī testēju, bet šodien es neprezentēju, jo kaut ko notestēt un parādīt nav vērts. Jā, piemēram, jūs atrodat dokumentu kopu kaut kādu, kas jums interesē, un jūs mākslīgam intelektam varat uzdot šos te jautājumus par savu izgudrojumu, un tad šis mākslīgais intelekts no tiem dokumentiem jums var dot šo te informāciju, vai viņš kaut ko tādu atrod tur vai nē. Tādā ziņā ir rīki, kas atvieglo šo te darbu. Protams, jāņem vērā, vai nu tas ir jums uz datora, šis mākslīgā intelekta rīks, vai jūs lietot kādu publisku, kur jūs to informāciju dodat uz āru par savu izgudrojumu. Tur gan ir jāuzmanās. Jā, tā kā vajag lietu. Es konkrēti eksperimentēju ar LM Studio mākslīgā intelekta rīkiem, tad jau tos es varu uzinstalēt savu datoru, un tur es viņus varu trenēt. Ja? Tā kā, lai man nav kaut kāda sasaiste ar ārpasauli. Tā kā, jā, es domāju, ka jo Eiropas patentu iestāde izmanto mākslīgā intelekta rīkus, saucamam tam provisional technical search. Tā kā nāk dokuments, viņam izlaiž cauri savam rīkam, mākslīgi intelekta rīkam, kur pēc tam jau eksperts jau sakārto. Tā kā ir ļoti daudz un pat dažādi rīki. Es pat teiktu vairāk par 10, kas ir saistīti tieši ar intelektu īpašumu un dažādām lietām. Tā kā es domāju, ka būs svarīgi pareizos jautājumus uzdot mākslīgiem intelektam. Jā, un es jau esmu dzirdējis arī diskusijas par to, ka ir jau pirmie ar mākslīgā intelekta palīdzību rakstīti patentu pieteikumi jau arī publicēti. Tā kā arī tos var šī ir redzēt. šodiena. Jā, tā arī ir šodiena. Jā. Jā. Vēl mums ir viens no klausītājiem, gan ir vienā jautājumā vairāki jautājumai tad es mēģināšu varbūt pa vienam. Ko nozīmē 2 vienas valsts patenti vienam pieteikumam? Varbūt tā, kad, piemēram, jums ir izgudrojums, ņemam kaut vai mobilo telefonu, un iesniedzot pirmo pieteikumu, jūs tur aprakstat par korpusu tā telefonu, pa ekrānu, pa procesoru un vēl kaut ko. Tas ir viss vienā lielā pieteikumā. Ekspertīzes gaitā eksperts saka, paga, šeit nav izgudrojuma vienotības. Jūs nevarat patentu saņemt gan uz ekrānu, gan atsevišķi uz korpusu, gan uz procesoru, mikroprocesoru. Un tad, kas notiek, tad šie pieteikumi tiek sadalīti. Un katrs pieteikums tālāk dzīvo savu dzīvi, un tad datubāzē skatoties var būt tā, ka ir viens pieteikums, no kura seko vairāki patenti. Jo sākotnēji pieteicējs ir iegrūdis visu patentu valdei, kas viņam ir, un ekspertīzes gaitā sadalīs pieteikumu jau citos patentos. Tad nākamais jautājums, vai patentā numurā esošie burti EP nozīmē, ka patents strādā visā Eiropā? Okay. Tātad EP, tas ir Eiropas patents vai Eiropas patentu pieteikums, un Eiropas patentus piešķir Eiropas patentu iestāde. Eiropas patentu iestāde nav Eiropas Savienības institūcija. Tātad tā ir neatkarīga institūcija, kas balstās uz Eiropas patentu konvenciju,
un valstis, kas ir parakstījušas līgumu ar Eiropas patentu iestādi, ir Eiropas patentu sistēmā. Tātad, principā visas Eiropas Savienības valstis ir parakstījušas līgumu ar Eiropas patentu iestādi par dalību Eiropas patentu konvencijā. Tātad Eiropas Savienība noklāja. Bet Eiropas patenta iestāde vai valstis ir, vēl papildus valstis ir parakstījuši šo te Eiropas patentu konvenciju, pievienojušies Eiropas patentu konvencijai. Tātad Eiropas patents ietver arī Šveici, ietver arī Norvēģiju. Notika Brexits, patentu pilnvarnieki mierīgi noskatījās, jo Lielbritānija paliek Eiropas patentu konvencijā. Ja nepieciešams, Eiropas patentu piešķir arī Kambodžā, jo Kambodža ir parakstījusi, viņi gan vēl nav pilntiesīga dalība valsts, bet, ja nepieciešams, iesniedzot Eiropas patentu, var norādīt, es vēlos šo Eiropas patentu Kambodžā, tad piešķirs patentu, un viņi varēs validēt arī Kambodžā. Vēl ir Maroka, un tad tur vēl Tunisija vai Alžīra, es viņas neatšķiru. Tā kā ir vēl valstis. Turcija arī ir Eiropas patentu sistēmā. Tā kā ir vairāk nekā Eiropas Savienības dalībvalsts, bet saistība ar Eiropas Savienību absolūti nekāda. Organizācija atrodas Vācijā, organizācija ir savas imunitātes, jo tā kā nav saistīta ar nevienu valsti. Tā ir absolūti atsevišķa organizācija. Jā, un vēl viens jautājums par šo tēmu ir, vai patenta pieteikums nozīmē arī patenta aizsardzību? Patenta aizsardzība sākās no patenta pieteikums, kad tiek publicēts, tad ir pagaidu aizsardzība. Pagaidu aizsardzība nozīmē to, ka mēs varam brīdināt trešās puses, ka mums ir pieteikums, tad, kad mums piešķirs patentu, un jūs vēl nebūsiet pārtraukuši savu pārkāpumu, jūs jau būsiet ļaunprātīgs pārkāpējs, jo mēs jau jūs brīdinājam. Bet tāda pilna aizsardzība, ar pilnu aizsardzību mēs saprotam to, ka mēs varam vērsties tiesā, ir no patenta piešķiršanas brīža. Bet visas aktivitātes var sākt jau no patenta pieteikuma publikācijas dienas. Daži sāk arī aktivitātes pirms patenta pieteikuma publikācijas. Jo no vienas puses patenta pieteikums vienmēr tiks publicēts. Lai cik viņš slikti būtu uzrakstīts, patenta valdei pat neinteresē, kas tur ir uzrakstīts. Patenta pieteikumu vienkārši jāpublicē, un tad sākās ekspertīze, un tad patenta valdei sāk interesēt, kas tur ir uzrakstīts. Un tad arī skatās, ir patents vai nav. Jā, paldies. Vēl mums ir jautājums par izmaksām. Vai varat lūdzu pastāstīt par Eiropas patenta iesniegšanas un uzturēšanas maksām? Ļoti vispārīgi. Pieņemsim, jūs varat Eiropas patentu pieteikumu iesniegt dažādos veidos. Ņemsim izmaksas, kad jūs iesniedzat tieši uzreiz tikai Eiropas patentu pieteikumu, iet izskatīšanu, tiek piešķirts. Tātad patentu pieteikumu iesniegšanas nodevs tur ir aptuveni 1500. Tad pēc pusotra gada vajadzēs pieprasīt ekspertīzi un maksāt valsts norādīšanas nodevu un pirmo spēkā uzturēšanas nodevu, kas būs aptuveni 2500–3000 eiro. Un tad, kad piešķirs patentu, tur nodevās būs aptuveni 1000 eiro. Kā nodevās vien, lai patentu no patentu pieteikuma brīža līdz piešķiršanai, varētu aiziet savi 5000 eiro. Neskaitot patentu pilnvarnieku pakalpojumu maksu, bet tās var būt dažādi. Tās ir servisa maksas. Jā. Un tad uzturēt patentu Eiropas, tur arī jāskatās, kur jūs uzturat. Ja jūs pēc Eiropas patenta piešķiršanas pieprasiet, tagad ir tas jaunais vienotā spēka Eiropas patents, tad tā uzturēšana ir aptuveni sākot no 500 eiro un tad uz augšu līdz 1000–1500 eiro ik gadu. Ja? Un tas nosedz visas vienotā
spēka Eiropas patenta dalību valstis. Tas ir Baltija, Zviedrija, Somija tur ir iekšā, Vācija, Itālija, Francija, Īrija, Lielbritānija tur nav, ja tam ir saistība ar Eiropas Savienību atkal tam vienotiem Eiropas patentam. Tā kā, ja tā ņem, kad no patenta pieteikuma brīža līdz pat patenta beigām 20 gadi, jā, tad tas varētu būt 7, 10 tūkstoši, varbūt pat 15 tūkstoši eiro. Jā. Tad ir jautājums par patenta teksta uzbūvi. Vai varat lūdzu paskaidrot patenta teksta uzbūvi un sadaļas galvenās? Jā. Tāpēc es īpaši neuztraucos par mākslīgo intelektu, jo galvenā sadaļa ir izgudrojuma formula vai pretenzijas. Ar to vispār sāk rakstīt. Jo tur jūs pasakat, kas ir jūsu izgudrojums pretenzijās. Pretenzijās jūs pasakat, ko jūs negribat, lai citi lieto, izmanto. Tā ir primārā daļa, ko veido sākumā vispār. Pēc tam, kad ir izveidotas šīs pretenzijas, likums nosaka, ka apraksts skaidro pretenzijas. Vienkāršā valodā sakot. Aprakstā jau jūs aprakstat, ko jūs domājāt ar katru to vārdu pretenzijās. Ja tas ir saistīts kaut kas ar vielām, ķīmiju, jā, jūs vēl aprakstā obligāti norādiet piemērus, jo caur aprakstu jums jāpārliecina eksperts, ka patiešām jūs to vielu, ko gribat aizsargāt, reāli esat sasnieguši, izveidojuši. Savukārt tehnikā mums nāk klāt rasējumi, skices, mēs sauksim tos par rasējumiem, skices, jo tehnikā uzrakstot svira, svirai ir 2 gali, otrais gals ir pirmā gala, otrajā galā, ir ļoti grūti, vajag šīs skices, tur būs arī skices klāt, bet pats pamats ir pretenzijas, kad ir gatavas pretenzijas. Taisam aprakstu, ja nepieciešams zīmējumus, un tikai tad, kad mums tas viss gatavs, tad uztaisam kopsavilkumu 150 vārdu, ne vairāk par 150 vārdiem. Un tad jau tikai vēl pieteikuma veidlapa, kur mēs norādām izgudrojumu nosaukumu, pieteicēju, izgudrotājus, informāciju par sarakstas informāciju, lai patentu valde zina, kad rakstīt, un sniedzam iekšā. Nav vēl droši vien references. Jā, tā būtu apraksta daļa. Apraksta daļa, kur mēs apstāstam stāstu, sākam, ir tas zināms, cik viss tas ir slikti. Nu, tā neraksta. Tā kā stāsts, kā mēs nonācām pie panākuma, pie izgudrojuma. Jā, tad tur būs references var arī nebūt. Jo lai eksperts atrod, kas ir tuvākais zināmais līmenis, jā, kāpēc mums palīdzēt viņam. Tā arī var būt pilnīgi normāli, tas ir. Un tad eksperts parasti raksta, es atradu šo, lūdzu ievietojiet aprakstā atsauc uz šiem te manis atrastajiem. Jo galu galā eksperta pretstatītie dokumenti, pret tiem būs jācīnās. Nevis pret tiem dokumentiem, kas ir aprakstā norādīti paši pieteicēji. Jā, un tāpēc ir ļoti svarīgi veikt diezgan kvalitatīvu patentu meklējumu pirms tam, lai tie pretstatītie dokumenti būtu pēc iespējas mazāk. Jā, vai vēl brīnišķīgāka situācija, ka jūs saņemat patentu meklējumu ziņojumu, un eksperts, ka viņš norāda tos dokumentus, tur tie X un Y, ja viņš katru dokumentu, ja dokumentam pielic X, tas nozīmē, tas dokuments kaitē novitātei. Ja ir Y, tad dokuments kaitē izgudruma līmenim. Un ja, piemēram, ir A, tad dokuments nekaitē. Bet vēl foršāka situācija ir, kad meklējums un rakstīts DA, tas nozīmē, eksperts neko labāku nav atradis kā paša pieteicēja references. Tas nozīmē, jūs visu izdarījis tik labi. Mājas darbs ir labi veikts. Ka eksperts ar visām savām tehnoloģijām, viņš nav atradis neko labāku, un viņš saka, ir. Šis ir tuvākais līmenis izgudrojumam, un tas arī viss. Jā.
Tas, ko mēs laikam šodien vēl nepieskārāmies, kad īstenībā jā, tajā patenta meklējumā, no tādā kvalitatīvā patenta meklējumā skata jau ne tikai patenta informāciju, bet skata arī publikācijas un cita veida publisko informāciju, kas ir līdz tam brīdim, līdz patenta pieteikuma brīdim, tātad ir publiski pieejama. Jā, jo tā Jā, tad visi jau ir pieejami un tātad vai ir vai nav šī novitāte. jā. Šī ļoti laba piezīme par šo, jo, kad eksperts saņem patentu pieteikumu, es pats biju praksē Eiropas patentu iestādē, un tur ir university vai institūte kā pieteicējs, tad noteikti meklējums sāksies vai ietvers noteikti pēc izgudrotāju vārdiem, uzvārdiem skatīsies, kādas ir publikācijas, tur Scopusā vai vēl kaut kur. Tā kā Jā. to zina patentu valdes. Vēl ir jautājums par to, vai ir kāds maksimālais pretenziju skaits, ko var likt vai norādīt šajā patentu pieteikumā, un vai var būt tikai viena pretenzija? Tas ir vieglais jautājums par to vienu pretenziju. Jā, varbūt viena. Varbūt viena. Jo arī tā pirmā neatkarīgā tā saucamā pretenzija arī nosaka to aizsardzības apjomu primāri. Visas tās pārējās tie ir kā atkāpšanās punkti, ja mums pēkšņi eksperts apstrīd pirmo, ka mums ir no kurienes paņemt pazīmes, lai atkal atgūtu novitāti un izgudrojumu līmeni. Maksimums, pretenzija maksimums, es teiktu, atkarīgs atkal ir no naudas, jo tāda ierobežojuma nav. Ja mēs sniedzam, piemēram, Latvijā, pirmās 10 pretenzijas ir bez maksas, par katru nākamo tur ir jau jāsāk maksāt nodevu. Viss ir atkarīgs no tā, vai jūs gribat maksāt vai nē, vai jūs varat to izgudrojumu izklāstīt 10 pretenzijās, ir ok, viss notiekās. Eiropā šis maksimums, brīvais maksimums ir 15 pretenzijas, un tad pa katru nākamo aiziet samaksa. Eiropā par vienu ir 225 eiro, kaut kas tāds laikam, un tā cena ir no 16. līdz 50. pretenzija. Tad no 51. jau tur ir nākamā maksa, tas kaut kas 470 vai kaut kas. Tā kā, kā kapitālismā visu nosaka nauda. Tā var būt arī 200, 300, 400. Nav ierobežojumi. Es savā praksē redzēju ķīmijā, farmācijā, kur ir bijis kaut kas ap 120 pretenzijām. 120 pretenzijām, nacionālais pieteikums, tas bija laikam, jā, un tad, tā kā. Tā kā ierobežojumi nav, ierobežojumi ir finansiāli, jā. Jā. Vēl ir jautājums par patenta rakstīšanas procesu, proti vai kāds vispār ir šis patenta rakstīšanas process, kāds parasti notiek, ar ko zinātniekam būtu jārēķinās un kas būtu no zinātnieka jāsagatavo. To es domāju, vairāk ir jautājums tad, ja ir sadarbība ar patentu pilnvarnieku. Viens, kas noteikti būtu labi, kad ir apraksts brīvā formā. Kā izgudrotājs redz savu izgudrojumu. Absolūti, tas būtu pirmais. Un tad, balstoties uz to aprakstu, nākamais būtu šī saruna ar zinātnieku. Jo caur sarunu patentu pilnvarnieks uzdod jautājumus, lai nonāktu pie tā izgudrojuma sāls. Kas ir tas izgudrojums? Jo dažreiz liekas, es izgudroju ātru mašīnu. Īstenībā tā mašīna ir ātra dēļ tā dzinēja. Un sarunu rezultātā mēs nonākam, ka tas sastāv galvenais tas dzinējs un patentu vajag uz to dzinēju. Un pretenzijās būs aprakstīts tas dzinējs. Tā kā sākumā būtu brīva forma, nedrīkst ierobežot, jo dažreiz, ja ierobežo, neuzrakst to, ko var vērtīgi. Brīvi aprakst, kā domā.
ar visiem relatīviem terminiem, kā liels, mazs, ātrs, lēns, ja? Patentos mēs tādus nerakstām. Ja? Tā kā, un tad ir saruna. Patentu pilnvarnieka saruna ar izgudrotāju, lai nonāktu pie tā, kas ir izgudrojums. Un tad, kad jau ir nonākts un ir abas puses vienojušās, kas ir izgudrojums, tad tā bumba pāriet patentu pilnvarnieku pusē, un jau patentu pilnvarnieks raksta pretenzijas, patentu pilnvarnieks raksta aprakstu un mēģina visu to sarunu rezultātā iegūto informāciju uzrakstīt. Jo uzrakstīt ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka nebūs tādas iespējas piezvanīt ekspertam un parunāties un izstāstīt, kas tad īsti ir izgudrojums. Tā rakstīšana, jā, tā ir tā patentu pilnvarnieka, tā sāls tajā visā, uzrakstīt to visu, bet tas sākums, jā, brīvā formā apraksts, saruna ar izgudrotāju, varbūt vairākas sarunas noteikti, jā, kaut tas laiks paiet, un tad ir patentu pieteikums. Es ceru, ka atbildēju. Es domāju, ka jā, man liekas, vēl viena atslēga ir arī sadarbība. Proti, ka ir jābūt apusējai interesei šo patentu pieteikumu radīt, un līdz ar to skaidrs, tur ir kaut kāds uzticības moments arī ļoti svarīgs, ja, ka pētniekam ir jāizstāsta, par ko tad ir šis izgudrojums. Jā, jāizstāsta tieši tā, arī bāžas jāpasaka. Jā, lai neiekļauj pieteikumā kaut kas tādu, ko pēc tam kāda cita puse var izmantot, lai veicinātu apstrīdēšanu. Jā, ir vēl pāris jautājumi, un viens no tiem ir, vai var veikt pētījumu, publicēt to, un tad, balstoties uz tiem datiem, veidot patentu savam izgudrojumam? Vai tā jau tomēr vairs nav novitāte? Te gan ir ļoti plašs tas jautājums, un droši vien būtu jāstāsta gan specifiski, bet varbūt, ka tu vari arī atbildēt, Arti. Jā. Tā nevajadzētu darīt, jo visa šī publicētā informācija, lai kā tā būtu, pēc tam var kaitēt izgudrojuma novitātei. Jo iesniedzot patentu pieteikumu, mēs nostiprinām to datumu, kur eksperts tātad atrodot kaut kādu patentu vai publikāciju. Tātad, ja šī publikācija ir pirms iesniegšanas datuma, ja, kaut kur agrāka, tad šī visa informācija kaitē jūsu patentu pieteikumam. Pat, ja jūs paši esat izklāstījuši šo informāciju. Kaitē. Farmācijā jo īpaši ir šīs te konferences, kur it kā atnāk, pastāsta, ir konferenču tas kopsavilkums, ja, kur ir tikai tie kopsavilkumi salikt iekšā. Tēzes, jā. Jā, un šīs tēzes beigās ir, tas mazais gabaliņš beigās ir tik svarīgs vēlāk patentu cīņās, kur farmācija cīnās par savām zālēm, kur pretstat šos te kopsavilkumus. Jo parasti tur ir tā, ka tajos kopsavilkuma autori ir patenta izgudrotāji, un tas sasaista to, ka viņi jau ir kaut ko mazliet pastāstījuši, un, protams, pretējā puse uzbūr to visu, ka tas reāli visu ir pateikuši, un tas pēc tam aiziet, es ieteiktu, nē, vispirms pieteikums, un tad kaut pieteikumu dienā publicēt vai stāstīt. Man ir bijis gadījumi, kad konferencē izstāsta, un man uzzvana, saka, pastāstījām, parādījām, nopičojām. Tagad vajag pieteikumu uztaisīt. Tad paskaties pulkstenī, cik tev ir stundas, tajā pašā dienā jāpaspēj. Ja pienāk pusnakts, tātad Latvijā vairs nevar iesniegt, vēl var iesniegt Vipo Ženēvā, vēl 1 stunda laika. Vai Amerikā? Vai Amerikā, jā. Tad, ja tur nevar paspēt, tad ir vēl 8 stundas kaut kas. Jo Amerika sākās, e-pasta no Amerikas man nāk 5 vakarā, 6. Tā kā viņiem tur darba diena sākās. Un tad vēl var paspēt. Tur var iesniegt to US Provisional Patent Application, lai nostiprinātu to datumu. Jā, tā kā arī tā gadās.
Nu jā, nu tāpēc arī mans ieteikums ir, ka tajā gadījumā jums tiešām liekas, ka ir kaut kas patentējams vai varētu būt, bet arī pat tad, ja jums īsti pārliecības nav, konsultēties ar jūsu zinātnisko institūciju, tehnoloģiju pārnešu ekspertiem, pārneses ekspertiem vai intelektuālu īpašumu ekspertiem, kas no jūsu iestādē ir un saskaņot šīs te rīcības, ja, lai tiešām pēc tam nesanāk tā, ka jūsu pašu publikācija ir pretnostatīta patentu, iesniegtajam patentu pieteikumam. Jo šīs lietas var apvienot un bieži vien pat tas ir vēlams, ja, kad jums ir šis te patenta pieteikums, kurš pēc tam arī kaut kādā mērā pamato varbūt un vēl stiprina šo te patentu ar cita veida zinātnisku informāciju. Ja, tā kā šīs lietas var darīt paralēli, tikai secība ir ļoti svarīga. Tad, jā, vēl viens jautājums jau varbūt gana specifisks par konkrētu gadījumu. Nesen saņēmām Eiropas patentu meklējumu rezultātu, un ir inovācijas līmenis, bet nav izgudrojuma līmenis. Mūsu izgudrojumā noteiktā ierīcē ir aizstāts viens materiāls ar citu, bet ekspertam šķiet, ka tas ir acīm redzams risinājums, jo abi materiāli ir zināmi kā samērā līdzīgi. Ierīces funkcionalitāte nedaudz izmainās mūsu izgudrojumā. Vai ir vērts iesniegt pieteikumu ar uzsvaru uz izmainītu funkcionalitāti? Nu, tā jau izklausās pēc individuālām konsultācijām. Jā, turbūt jāredz pirmkārt pretenzijas, jo tad varētu saprast, kāpēc eksperts tā domā, kad šie materiāli ir alternatīvas, un otrs ir apskatīties tos pretstatītos dokumentus. Vai tajos pretstatītos dokumentos tie abi materiāli tur ir norādīti. Un, ja mainās funkcionalitāte, tad ir atkal jāveic vērtējums. Ok, ja mainās funkcionalitāte, kā mēs to funkcionalitāti varam ienest pretenzijās, un vai tagad ienesot šo funkcionalitāti pretenzijās, zināmā tehnikas līmeņa dokumentos arī šī funkcionalitāte nav minēta jau. Kā? Bet tas ir labi, tātad novitāte ir, tas ir labi. Paliek šis te pelēkā zona izgudrojuma līmenis, kur visu nosaka katras puses argumentācija. Tad, kamēr jūs mēģināt dabūt patentus, jums ir jāpārliecina eksperts, izgudrojuma līmenis tur ir. Tad, kad ir kādas strīdis starp trešām pusēm, tad jums ir jāpārliecina jau tiesa, kad izgudrojuma līmenis tur ir. Skatāma lieta. Tā tad ir vērts, vai ir iemesls sarunai ar jūsu vai nu patentu pilnvarnieku vai pārstāvi, kas jums ir šajā konkrētajā patenta lietā. Tā, un vēl viens jautājums mums ir, vai lūdzu varētu precizēt par trešās personas patenta apstrīdēšanu? Vai apstrīdēšanas gadījumā tiek apstrīdēta tikai konkrēta pretenzija vai uzreiz viss patents? Labi. Tā, es varbūt pats mazliet tā kā uzsveru to apstrīdēšanu, bet trešās personas novērojumi, tātad tā ir informācijas sniegšana ekspertam, kur jūs norādat kaut kādu papildus zināmā tehnikas līmeņa dokumentus un sniedzat savu argumentāciju, kāpēc pretenzijās aprakstītais izgudrojums nav jauns un tam nepiemīt izgudrojuma līmenis. Parasti, kad sniedz, tur ir tā, trešās personas novēr, tātad svarīgi ir apstrīdēt visas pretenzijas. Trešās personas novērojums parasti sniedz, mēģina apstrīdēt visas pretenzijas, jo kāda jēga apstrīdēt dažas, jo tad eksperts, patentu pieteicējs kaut ko pamainīs un vēl būs jācīnās. Bet dažreiz arī, ja ir, jo piemēram tās papildus pretenzijas, kas ir pieliktas, viņas jau pats par sevi kaut kāds triviāls, tad pietiek, ka mēs pirmo punktu jau apstrīdam. Kā tur ļoti atkarīgs no tā, kādu rezultātu mēs gribam panākt.
Dažreiz pat ir tā, ka jūs redzat, ir patents, un jūs zinat, ka, jāapstrīd pirmo pretenziju, bet pēc tam patents tiek piešķirts uz pirmo apvienojot ar otro pretenziju, un jūs redzat, ja tā tiek piešķirts patents, tas vairs man nekaitē, nu tad jūs nesniedzat, parasti nav vērts tālāk tur cīnīties un sniegt vēl. Bet trešās personas novērojumi noteikti palīdz, jo ekspertam tas dod signālu, ka šis patentu pieteikums ir būtisks trešajām pusēm. Tātad man ir ļoti rūpīgi jāvērtē šis pieteikums. Es nevaru tā, tas tā ir no cilvēcīgā. Un jā, tā kā, un trešās personas novērojums var arī iesniegt anonīmi. Tāda arī ir opcija, jā, tāpēc, kad, lai nevienmēr gribas kādai firmai, kas grib apstrīdēt otras firmas pieteikums, nevienmēr tur izspīdēt, ja, ka jā, mēs pret jums un tā. Tā kā ir arī šī iespēja anonīmi viņus iesniegt. Pārsvarā tas ir kā palīgi rīks ekspertam, lai apstrīdētu šo te patentu pieteikumu vai izgudrojumus aprakstīt. Tur ļoti daudz un dažādi varianti iespējami. Var pat vairākus rakstīt šos personas novērojumus. Tā arī ir gadījies redzēt un piedalīties. Jā, lieliski. Paldies tev, Arti. Izskatās, ka visi jautājumi ir atbildēti. Mums vismaz man ir patiesi prieks par jūsu aktivitāti un jautājumiem un vēlmi uzzināt un izzināt. Līdz ar to es teikšu paldies tev, Arti, un paldies jums visiem par dalību un aicinu sekot līdzi informācijai Biofot mājaslapā par nākamajiem pasākumiem. Kā jau minēju, tie būs daudz un dažādi, ne tikai par patentiem, bet arī par komercializāciju, par sadarbību ar industriju, par gan dažādi tīklošanās un savstarpējās iepazīšanās pasākumus pētniekiem un uzņēmumiem. Tā kā droši sekojiet līdzi un piedalieties visos, kuri jums liekas interesanti. Tad, lai jauks brīvdienas, lieldienas, un tiekamies nākamajos pasākumos. Paldies par jautājumiem. Jā, tā.